I want to say to you that obviously studying the Bible in this way is hard work. Vēlos jums teikt to, ka šāda veida Bībeles studijas ir diezko smags un grūts darbs. And the more we do it, the better we get at it. Un jo vairāk mēs to darām, jo labāk mēs kļūstam tajā. But it is very rewarding work. Bet tas ir darbs, kas patiesībā sniedz lielu atalgojumu. And so we need to keep persevering. Un tāpēc mums tajā ir jāpastāv. Is there perhaps a key verse in this passage that stands out to you as an important verse or that captures the essence of the passage? Runājot par raksturvietām, mums ir jāuzdod jautājums, vai tur ir kāds atslēgas pants, kāds pants, kas patiesībā savalk kopā raksturvietas esenci? Anybody? Kurš grib teikt kaut ko par Marka 9. nodaļu, par galveno pantu? We like 7? 7. pants. Septītais pants. Good. Ļoti labi, very well. My wife doesn't think I learn anything. Man sieva domā, ka es vispār neko neiemācos. I've only just learned how to put the toilet seat down. It's impossible to translate what you just said. Okay. Tad tas, ko viņš teica, mēs to netulkosim, bet jūs sapratāt. I love it. Okay, application. Runāsim par pielietojumu. This is where we are very weak. Šis ir punkts, kurā mēs esam salīdzinoši vāji. I think we should be spending about 50% of our lesson on application. Es uzskatu, ka 50% no savas nodarbības mums būtu jāvelta pielietojumam. There are three things we're trying to do when we teach the Bible. Ir trīs lietas, kuras mēs cenšamies darīt, kad mēs mācam rakstus. We're trying to teach what does the Bible say, Mēs cenšamies mācīt to, ko raksti saka, what does the Bible mean, ko Bībele ar to domā, ko tas nozīmē. and the application is what does the Bible mean for me. Un pielietojums ir atbild uz jautājumu, ko Bībeles teksts nozīmē man. And I think we're very weak about the application. Un es uzskatu, ka mēs esam salīdzinoši vāji pielietojumā. So sometimes we teach the lesson and we say, and that's why you should trust in Jesus. Un mēs citreiz mācam kādu nodarbību un sakam, lūk, un tad tāpēc jums vajadzētu uzticēties Jēzum. But we've got to show children what it means to trust in Jesus. Taču mums ir jāparāda bērniem, ko tas nozīmē uzticēties Jēzum. What does it mean to trust in Jesus at church? Ko nozīmē uzticēties Jēzum, esot baznīcā? What does it mean at school? Ko tas nozīmē skolā? What does it mean at home? Ko tas nozīmē esot mājās? They've only got three sort of places where they live, or those three places. Visiem pēc būtībā ir šīs trīs vietas, kur viņi dzīvo. So I'm trying to discuss how it applies. Un tāpēc es cenšos runāt par to, kā tas attiecās. Now you'll see that later what we do is we normally teach what the Bible says and what the Bible means. Vēlāk jūs redzēsiet to, ka šos divus punktus par to, ko Bībele māca un ko tas nozīmē. But I will avoid applying the Bible at that point. Tajā brīdī es patiesībā izvairos no Bībeles pielietošanas. And I'll usually play a game or do a craft activity. Un tajā brīdī es novadīšu kādu spēli vai likšu bērniem piedalīties kādā rokdarbā. And the game is going to be connected to the truth that we're teaching. Un spēle būs kaut kādā veidā saistīta ar to patiesību, ko mēs And it's mācām. going to give children a time for their brains to have a bit of a rest. Un tas dos iespēju bērniem nedaudz atpūtināt savu prātu. And that means that when I come to discussion and application, I've got some new concentration I can work with. Un tajā brīdī, kad es ķeros klāt diskusijai un pielietojumam, man ir jauna enerģija And koncentrēšanās. I'm going to be using the craft and the game to help me with the application. Un es lietošu spēli un rokdarbu, lai patiesībā palīdzētu ar pielietojumu. Some things I need to be careful with application. Ir kādas lietas, kur es gribu būt ļoti piesardzīgs attiecībā uz pielietojumu. Don't want to spiritualize the Bible. Es nevēlos padarīt Bībeli tādu garīgu. Now, what does that mean? Ko tas nozīmē? That means that when I take an historical fact in the Bible, Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad es lietoju kādu vēsturisku Bībeles faktu, and I'm attaching some spiritual meaning to it, un es tam piesaistu klāt kādu garīgu nozīmi, it's usually where I try to find myself in the passage. bieži vien tas ir saistīts ar to brīdi, kad es mēģinu atrast sevi tajā So we're raksturvietā. identifying with a character. Cenšos kaut kādā veidā identificēties ar kādu no tēliem. So a good example of this, sometimes you'll hear people with the story of David and Goliath. Okay, labs piemērs ir stāsts par Dāvidu un Goliātu.
where they are saying that we are like David. Un cilvēki saka, nu mēs esam kā Dāvids, And Goliath is the problems in your life. un Goliāts ir problēmas mūsu dzīvē. So who is your Goliath? Jautājums, kas ir tavs Goliāts? Is your Goliath the bully at school? Vai Goliāts ir tas bērns, kurš iebiedē tev visu laiku Is your skolā? Goliath the exam that you have to write? Vai Goliāts ir eksāmens, kas tev jāuzraksta? God will help you to overcome your giants. Dievs palīdzēs tev tikt pāri milžiem, kurus tu sastopi. Now, that is not the way to teach the Bible. Tas nav veids, kurā mācīt rakstus. You are not David. Tu neesi Dāvids. David is the anointed rescuer of God's people. Dāvids ir svaidītais Dieva ļaužu pestītājs. That is not you. Tas neesi tu. If you want to be anybody in that story, Ja tu vēlies būt kāds no tēliem šajā stāstā, you can be the Israelites, tu vari būt Izraēla ļaudis. not knowing what to do, waiting for God to rescue you. Viņi nezināja, ko darīt, un viņi gaidīja uz Dievu, lai viņš glābtu viņus. It's interesting that people who want to be David when he's fighting Goliath Ļoti interesanti. Cilvēki vēlas būt Dāvids tajā brīdī, kad viņš cīnās Goliātu. don't want to be David when he's with Bathsheba. Jā, viņi nevēlas būt Dāvida vietā, kad viņš ir ar Batšebu. So we must be careful, okay? Jābūt uzmanīgiem. You are not in the Bible. Tu neesi Bībelē. And we don't want to be trying to identify with those characters because the Bible is not about us. Un mēs negribam identificēties ar šiem te tēliem, tāpēc, ka Bībele nav par mums. And the Bible then becomes only relevant if I can find a connection with my own life. Un Bībele paliek aktuāla, kad es atrodu saikni ar savu dzīvi. The second danger that we must be aware of is moralizing. Otra bīstamība, no kuras es gribu izvairīties, ir moralizēšana. So this is where we're trying to teach the children to be good. Nu, tas ir stāvoklis, kad mēs mācām savus bērnus vienkārši būt labiem. So you'll see Sunday school material that says, Joseph shared his food with people, didn't he? Ir svētdienas skolas materiāli, kas saka, Jāzeps taču dalījās ar ēdienu ar cilvēkiem, vai ne? So boys and girls, we should share our food. Puikas un meitenes, nu tad mums arī jādalās ar ēdienu ar citiem. But that's not the main point of that story, is it? Taču tas nav galvenais, ko šis stāsts māca. And if we're going to be teaching the Bible in that way, it leads to legalism. Un, ja mēs šādā veidā mācīsim Bībeli, tad tas beigās aizvedīs pie legālisma. And we want to say that, sometimes the application is not obvious. Reizēm pielietojums nav tik acīm redzams. Just because God fed Elijah using ravens doesn't mean he's going to bring your lunch to you because you left it at home. Tas vien, ka Dievs pabaroja Ēliju lietojot kraukļus, nenozīmē, ka Dievs atvedīs tavus pusdienas, ja tu viņus vienkārši atstājis mājās. So we want to be thinking, I'm going to talk about this passage in particular in a moment. Par šo te raksturvietu es pēc brīža runāšu. But I want to say to you that if you are stuck, particularly in the Old Testament for application, Tas, ko es gribu teikt, ja mācot veco darību, tu esi nedaudz iestrēdzis pielietojumu mācīšanā, then at least ask these three simple questions. vismaz uzdod 3 šādus jautājumus. The first one is, what does the story teach us about God's character? Pirmais, ko šis stāsts mums māca par Dieva raksturu? Okay, because the Bible is about God, Jo Bībele ir par Dievu. and he's revealing who he is through the Bible. Un viņš atklāja to, kas viņš ir caur Bībeli. So you could do a lot worse than to ask the question, what does this teach me about God? Īstenībā tu varētu vēl sliktāk izdarīt, bet tā vietā uzdod jautājumu, ko tas māca par Dievu. The second question, if God is like this, how should I respond to him? Ja Dievs ir tāds, kā man uz viņu vajadzētu reaģēt? And the third question, especially with the Old Testament, is, does the cross and resurrection change this? Un īpaši trešais jautājums svarīgs vecajā derībā, tad ko krusts un augšām celšanās maina? Because the cross and resurrection changes quite a bit. Jo patiesībā Jēzus krusts un augšām celšanās tik tiešām daudz ko maina. It means I can eat bacon, okay? Bacon. I can eat pork. Ok, tad pēc krusta un augšām celšanās var ēst cūgaļu. Okay. It's got some important implications. Tam patiesībā ir tādas diezko nozīmīgas sekas. It means that his commandments are written on my heart. Tas nozīmē, ka Dieva baušļi ir rakstīti manā sirdī. It means that circumcision is of the heart. Tas nozīmē to, ka apgriezīšana patiesībā ir sirds jautājums. So it's important things. Tas ir ļoti nozīmīgas lietas.
So we're trying to teach the Old Testament in a way that points to Jesus. Mēs cenšamies mācīt veco darību tādā veidā, ka tā parāda uz Jēzu, tā norāda uz viņu. Now, if we think about this passage, these are the kinds of questions I need to ask. Ja mēs domājam par šo Elijas raksturvietu, tad lūk, šādas jautājumas man ir jāuzdod. The first thing I want to do is I want to apply the Bible to myself first. Pirmais, ko es gribu darīt, es gribu attiecināt Bībeli uz sevi. If we come to the Bible and say, what is here for a 3-year-old? What application will I make for a 3-year-old? Tātad, ja mēs ejam pie Bībeles un mūsu pirmais jautājums ir, kāds pielietojums tad būtu 3-gadīgajam? If you haven't applied it to yourself, you'll probably always get it wrong. Ja tu neesi pielietojis Bībeli savā dzīves kontekstā, tu to nepareizi pielietos citu dzīves kontekstā. So I've seen Sunday school material where Jesus comes into Jerusalem on Palm Sunday. Es esmu redzējis svētdienas skolas materiālu, kur tiek aprakstīts tas, kā Jēzus Palmu svētdienā atnāk uz Jeruzalemi, The people are singing Hosanna and welcoming the king. un cilvēki dzied hozannu un viņi uzņem šo ķēniņu. And the Pharisees say, tell them to keep quiet. Un farizēji saka vienkārši, lai viņi ir klusi. And Jesus says, if I tell them to be quiet, even the rocks will sing. Un Jēzus saka, ja es viņiem likšu apklusu, tad pat akmeņi brēks. And the Sunday school material says that this is to teach that Jesus loves children's songs. Un svētdienas skolas materiāls māca to, ka Jēzum patīk mazbērnu dziesmas. Does Jesus love children's songs? Vai Jēzum patīk mazbērnu dziesmas? I'm sure he does love children's Es songs. esmu pārliecināts, ka viņam patīk Is that what tas. the passage is teaching? Bet vai tas ir tas, ko raksturvieta māca? No. Nē. What we learn from that passage is that some people want Jesus to be king and some people don't. Tas, ko mēs iemācāmies no šīs raksturvietas, ir, ka ir ļaudis, kuri grib, lai Jēzus ir ķēniņš, un ir kādi ļaudis, kas negrib, lai viņš ir And that's a ķēniņš. far more important truth to teach to my 3-year-olds. Tā ir daudz svarīgāka patiesība, kas ir jāmāca 3 gadus vecam bērnam. So we need to apply it to ourselves first. Tad no sākuma tas ir jāpielieto mums pašiem attiecībā uz sevi. So let me think about some questions I might ask of myself as I look at this passage. Es iedošu jums piemēru par tiem jautājumiem, kurus es uzdodu sev, kad es skatos uz konkrēto raksturvietu. This passage is teaching me that Jesus is the Son of God. Marka evaņģēlija 9. nodaļa māca to, ka Jēzus ir Dieva dēls. I ask the question, Rory, do you believe that Jesus is the Son of God? Un es uzdodu savu jautājumu, Rori, vai tu tici tam, ka Jēzus ir Dieva dēls? Yes, I do. Jā, es ticu tam. Why? Kāpēc? Because you saw him on a mountain? Tāpēc, ka tu viņu redzēji uz kalna? Because you had an experience? Tāpēc, ka tev bija pieredze? Well, it can't be because of that. Tas nevar būt tāpēc. I believe Jesus is the Son of God because I am seeing this event through the eyes of those who saw it. Es ticu tam, ka Jēzus ir Dieva dēls, tāpēc, ka es redzu šo notikumu caur to acīm, kas to redzēja paši personīgi. It's because of the apostolic witness. Tas ir tāpēc, ka ir apustuļu vēstījums. So already there's a difference between me and the disciples in application. Do you see that? Vai redzat to, ka uzreiz parādās atšķirības starp mani un mācekļiem pielietojumā? Okay. Then I might ask the question, do I believe that Jesus is the suffering Messiah? Un es varu sev uzdot jautājumu, vai es ticu tam, ka Jēzus ir Mesija, kurš cietīs? Now, again, there's going to be a difference between me and the disciples. Un atkal būs atšķirības starp mani un mācekļiem. Peter was not happy with Jesus being a suffering Messiah. Pēterim nepatika tas, ka Jēzus ir Mesija, kurš cieta. I'm very happy with the idea Man tas ļoti apmierina. because I live this side of the cross and resurrection. Tāpēc, ka es dzīvoju nāves un augšām celšanās otrā pusē, ja tā var teikt. What do you call Friday before Easter in this country? Great Friday. Great Lielā Friday. piekdiena. Good Friday. Laba, jā. Some countries don't call it Good Friday. Okay, Yeah. so we call it Great Friday. Jā. Yes? Pa lielā piekdiena. Jā. Because it's good, isn't it? That's, okay, so there's a difference. We Yes, call it go Great on. Friday, but doma ir tāda, ka tā ir labā piekdiena. What's the difference? Help me with the cultural difference. I think let's go forward. Sorry, Let's just go got a bit forward. tangled Okay, up. fine. Sorry. In English, we call it Good Friday. Angļu valodā mēs to saucam labā piekdiena. In my mind, it's a good thing that Jesus died for me. Manā prātā tā ir ļoti laba lieta, ka Jēzus nomira manā vietā. For Peter, it was the worst thing that could happen Pēterim tā bija pats sliktākā lieta, kas varēja notikt. at this point in his understanding. Šajā punktā viņam tas bija jāsaprot. So already, again, there's a difference. Un mēs redzam, ka šeit ir atšķirības starp mani un Pēteri. But there may be a secondary application. Bet tur var būt tāds otršķirīgs pielietojums. Am I happy to preach a suffering Messiah? Vai es esmu mierā ar to, ka es sludinu Mesiju, kurš cietīs? Am I happy to suffer like my Messiah? Vai es esmu ar mieru ciest tāpat kā mans Mesija? Are there other areas of life where I'm not listening to Jesus? Vai ir kādas citas dzīves jomas, kurās es neklausos Jēzu? What has Jesus spoken about clearly where I am not listening?
Kur Jēzus ir skaidri pateicis man to, ka es neklausos viņā? So there's application there, isn't there? Nu, redziet, te ir For pielietojums. each person in this room, the answer is going to be different. Katram no jums šajā te telpā būs atšķirīgas atbildes. How do I listen to Jesus? Kādā veidā es klausos Jēzu? How does Jesus speak? Kā Jēzus runā? I was talking to a 17-year-old a couple of weeks ago. Es runāju ar kādu 17 gadus vecu jaunieti dažas nedēļas iepriekš. He's a bit confused about his faith. Nu, viņš ir bijis samulsis par savu ticību. I asked him, I said, when do we hear the voice of God? Es viņam prasīju, kad mēs dzirdam Dieva balsi. He said, when we pray? Viņš teica, nu, tā kā mēs lūdzam. I said, that's a strange answer. Un es teicu, tā ir ļoti dīvaina atbilde. I thought pray was when I speak to God. Man liekas, ka lūkšana ir tad, kad es runāju ar Dievu. Does God speak to you when you pray? Vai Dievs runā ar tevi, kad tu lūdz? I thought he speaks when we read the Bible. Man šķiet, ka viņš runā, tā kā mēs lasām Bībeli. Okay? So I'm asking the question. Es uzdodu šo jautājumu. If I'm going to be listening to Jesus, when do I listen to Jesus? How do I listen to Jesus? Ja es gribu klausīties Jēzu, kā es viņā klausos? Kad tas notiek? Do I have to go up a mountain? Vai man ir jākāp kalnā? I mean, you're very fortunate here in Riga. You can just climb to the top of the library. That's a mountain, isn't it? Jā, nu, Rīgā jums ir baigi paveicies, jūs varat vienkārši tur bibliotēkā uzkāpt augšā, un tas jau ir kalns. Have you ever climbed the library? Vai esat kādreiz uzkāpuši bibliotēkas kalnā? Do you have an experience of God? Vai jums ir Dieva pieredze? I think if you fall from there, you'll have an experience from God. Ja jūs nokritīsiet no Nacionālās bibliotēkas jumta, tad gan būs laba pieredze. Okay, I'll stop my jokes. Tā, joki šeit apstājās. We hear from God most clearly when we read His Word. Viskaidrāk mēs dzirdam Dievu, kad mēs lasām viņu vārdu. Now, what's that application going to look like for younger children? Un kāds tad ir tas pielietojums, kad tu pielieto to jaunākiem bērniem? I can't tell a child who can't read he should go and read his Bible to hear the voice of Jesus. Es nevaru teikt pavisam jaunam bērnam, kurš neprot lasīt, ka viņam ir jālasa Bībele, lai viņš dzirdētu Jēzus balsi. So the application is going to have to be when the Bible is read to you, when mummy and daddy are reading the Bible, when you're at Sunday school, you need to listen carefully. Un tādēļ tas pielietojums būs tāds, tev ir jāklausās ļoti uzmanīgi, kad tēvs vai mamma tev lasa rakstus, vai kad svētdienas skolā tu dzirdi rakstus lasītus un izskaidrotus. And for the older children, then I'm going to be challenging them to read the Bible. Un vecākos bērnus es savukārt izaicināšu lasīt Bībeli. We need to think about what it means for Jesus to be their king at different stages and ages of life. Un mums ir jāizaicina viņus domāt, ko tas nozīmē, ka Jēzus ir viņu ķēniņš viņu dzīves dažādajos posmos. What does that mean when I'm on the sports field? Ko tas nozīmē, kad es esmu sporta laukumā? What does that mean when I'm at home with my parents? Ko tas nozīmē, kad es esmu kopā ar saviem vecākiem mājās? See, lots of application. Ļoti daudz pielietojumu. And so that's how I'm going to do it. I'm first thinking about myself, and then I'm thinking about the children. Tātad no sākuma es domāju par sevi, un pēc tam es domāju par bērniem. Happy? Vai esam mierā? So we're going to have a discussion with the children. Un mums būs diskusija ar bērniem. Right, let's think about how we adapt this for children. Padomāsim par to, kā mēs to piemērojam bērniem. We need to make our lesson child-friendly. Tam ir jākļūst tādam, kas ir atbilstošs bērniem. And to do that, I'm now going to go back and read the passage through the eyes of the age group that I teach. Un tagad es iešu atpakaļ uz raksturvietu un es izlasīšu viņu tādā veidā, kā to uztvertu vecuma grupu, kurai es to And I'm going mācīšu. to be underlining any words that I think they may not understand. Un es tā kā pasvītrošu katru vārdu, kurus viņi visticamāk ka nesaprot. I don't know how many of you have a well anywhere near you where you draw water from. Nezinu, cik daudziem no jums dzīves apstākļos ir tā, ka jums tuvu kaut kur ir aka, no kuras jūs smeļat ūdeni. Does the average child in Latvia know what a well is? Vai vidēji bērni Latvijā zina, kas ir akas? If you're teaching John chapter 4, you're first going to have to explain a well before you teach the story. Piemēram, ja jūs mācat Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu, jums no sākuma ir jāizskaidro, kas vispār ir aka, lai jūs varētu izstāstīt to stāstu. You may need to show them pictures of a desert. Jums ir jāparāda tūkstneša bilde. I don't think there's any deserts in Latvia, is there? No? Liekas, ka Latvijā nav nekāda tūkstneša. You may need to explain words like virgin Jums ir jāizskaidro tādi vārdi kā jaunava. without becoming a sex ed teacher. Yeah? Jā, tad jums nevajag kļūt par dzimumu audzināšanas ekspertu un skolotāju, bet tas ir jāizskaidro. You may need to explain big words like sovereignty. Jums ir jāizskaidro tādi lielie vārdi kā suverenitāte. You've got to think how you're going to explain these words. Jums ir jādomā, kā jūs skaidrosiet šos vārdus. You've got to think about how you're going to introduce Bible language. Jums ir jādomā par to, kā jūs bērniem paskaidrosiet Bībeles vārdus, Bībeles valodu. The word disciples is not a word that we use in everyday speech. Vārds māceklis nav kaut kas tāds, ko mēs lietojam ikdienas sarunvalodā. With young children, I talk about Jesus' friends.
ar maziem bērniem es runāju par Jēzus draugiem. They were his friends, weren't they? Viņi bija viņa draugi, vai tad ne? In this story, Jesus went up a mountain with 3 of his closest friends. Šajā stāstā Jēzus devās augšā uz kalnu ar 3 saviem tuvākiem draugiem. When the children have got their Bible in front of them because they're doing Bible study, then obviously they will use the word disciples. Kad mēs studējam rakstus ar vecākiem bērniem, tad mēs lietojam Bībeli, un, protams, ka tur ir rakstīts mācekļi. But certainly children under 5, I'm talking about Jesus' friends. Bet bērni, kas ir zem 5 gadu vecuma, mēs ar viņiem runājam par Jēzus draugiem. And between 5 and 7, I will talk about Jesus' friends, the disciples. Un tā vecuma grupā, kas ir no 5 līdz 7 gadi, ar tiem es runāju par Jēzus mācekļiem un par Jēzus draugiem. After that, just disciples. Un pēc tam tikai Jēzus mācekļi. We should have discussed this before. Word salvation. Is that the same word as rescue in Latvian? Vai vārds pestīšana ir tas pats, kas glābšana latviešu valodā? Okay, you're very lucky. Nē, tad mums ir tā kā paveicies. If there are 2 words that mean the same thing, Ja ir 2 vārdi, kas nozīmē vienu to pašu lietu, I will always choose the word that the child is most likely to hear in a week. es centīšos izvēlēties tādu vārdu, ko bērns visticamāk dzirdēs nedēļas laikā. Which is the word they will hear on the radio? Kas ir tas vārds, ko viņi dzirdēs, pieņemsim, radioprogrammās? That's the word I will use. Tas ir tas vārds, kur es lietošu. Because I'm trying to make things easy for them to understand. Jo es vēlos padarīt lietas viegli saprotamas viņiem. Got to think about Bible names. Mums jādomā par Bībeles personu vārdiem. Maybe it's not a big deal here, but in our country we've got many different cultures. Iespējams, ka šajā kultūrā tas tā nav, bet mūsu valstī ir tā, ka ir ļoti daudz dažādu kultūru. And people pronounce names differently. Un cilvēki izrunā vārdus ļoti atšķirīgi. Americans pronounce it one way, Amerikāņi to izrunā vienā veidā, other people pronounce it another way. citi to izrunā citā veidā. Some may say Hosea, some may say Hosea. Tad redzēt atšķirības, starp kā pravieta Hozea var izrunāt. For the child who's not seeing the word written down, Bērnam, kurš neredz to vārdu, kā viņš ir pierakstīts, they are only hearing the story. viņi dzird tikai stāstu. Someone one week is saying Hosea, the next week someone is saying Hosea. Tātad vienā nedēļā kāds saka tā, otrā nedēļā kāds saka citādāk. For the child, those are 2 different people. Un bērnam tie patiesībā 2 atšķirīgi cilvēki. That's true of all things that are called homophones. Homophones are words that sound the same but mean something different. Do you have any in the Latvian language? Tātad vai ir latviešu valodā tādi vārdi, kas tā kā izklausās principā līdzīgi vienā, bet viņiem ir atšķirīgas nozīmes? So if they're not seeing the word written down, Ja viņi neredz to, kāds vārds ir pierakstīts, what does it sound like? kā tas izklausās? Is it possible that when you use this word there could be confusion? Vai pastāv iespēja, ka tā, ka jūs lietojat šo vārdu, ka tur rodas apjukums? In English, the word to change a color of clothing sounds the same as to die. Okay. Tātad angļu valodā tas vārds, kas raksturo to, kā tiek mainīta krāsa drēbēm, viņš izklausās līdzīgi kā vārds nomirt. We should not get those 2 words confused. Un mēs nedrīkstam šos 2 vārdus sajaukt. They should not think that Lydia, who sold purple cloth, was dead. Tātad bērni nedrīkst iedomāties, ka Lidija, kas pārdeva purpuru, ka viņa bija mirusi. Just because the words sound the same. Yeah? Tāpēc vienkārši tādēļ, ka tie vārdi izklausās pavisam līdzīgi. That's why when you practice your story, you must speak it out loud. Tāpēc tajā brīdī, kad jūs trenēties izstāstīt savu Bībeles stāstu, jums tas ir jārunā skaļi. Your family going to think you're crazy. Your family will think you're crazy. Okay, tad jūs ģimene, protams, domās, ka jūs esat nedaudz jucis. But you're trying to hear what it sounds like, not just what it reads like. Bet tas, ko jūs mēģināt izdarīt, jūs mēģināt saprast, kā tas izklausās, nevis tikai kā to izlasīt. Remember that we are teaching concepts and that children are literal thinkers. Atcerieties to, ka mēs mācām jēdzienus, bet bērni domā burtiski. So when you say to a child, would you like to invite Jesus into your heart? I don't know if that's a phrase you use in Latvian. Nezinu, vai tā ir frāze, ko jūs lietojat Latvijā, bet ja jūs sakat bērnam, vai tu gribētu ieaicināt Jēzu savā sirdī, That's quite a scary thing. diezko bīstam traka lieta. An adult is going to climb inside here. Tiešām tad pieaugušais te ielīdīs iekšā? How's he going to fit? Kā viņš vispār tur iedarēsies? It's a crazy way to speak. Un tas ir diezko traks veids, kā runāt. What children do have is the skill of matching. Tas, ko bērni spēj izdarīt, viņi spēj tā kā salīdzināt. So a lot of the activities that young children play is to match colors and shapes, isn't it? Tas
dažas aktivitātes, ko bērni nodarbojas, ir tā, ka tur ir jāsaskaņo krāsas vai simboli. So, what I want to try and do is I want to show them how something works in the concrete world, Tas, ko es gribu izdarīt, es gribu parādīt, kā konkrētajā pasaulē kaut kas strādā, notiek, and then say this is how it works spiritually. un pēc tam attiecināt to uz garīgo pasauli. So, you can think that Jesus did this with Nicodemus. Nu, teiksim, Jēzus to darīja kopā ar Nikodēmu. Nicodemus doesn't understand the work of the Spirit. Nikodēms nesaprot svētā gara darbu, Jesus says, okay, let me make it simple for you. un Jēzus saka, ok, tad es tev to padarīšu pavisam vienkārši. Do you know how wind works? Tu zini, kā vējš pūš? You can't see the wind, but you can see what it's doing, right? Tātad tu neredzi pašu vēju, bet tu redzi vēja iespaidu. Well, the Holy Spirit works in the same way. Un tieši tādā pašā veidā svētais gars darbojās. Can't see the Holy Spirit, Es neredzu svēto garu, but we can see what he's doing. bet es varu redzēt to, ko viņš dara. I'm never going to say to the child, would you like to invite Jesus into your heart? Es nekad mazam bērnam neteikšu, vai tu nevēlies ieaicināt Jēzu savā sirdī. Children have a concrete experience of friendship. Bērniem ir patiesībā ļoti konkrēts veids, kā viņi pieredz draudzību. On the playground, they may say things like, you're not my friend. Tad, kad viņi ir spēļu laukumā, viņi viens otram var teikt, tu neesi mans draugs. Or they'll say, will you be my friend? Vai viņi teiks, vai tu vēlies būt mans draugs? So I'll say to them, wouldn't today be a great day for you to make Jesus your special friend? Un tā vietā es teikšu bērniem, vai šī nebūtu laba diena, lai padarītu Jēzu par savu labu draugu. Their relationship with Jesus is much more than friendship, Attiecības ar Jēzu ir kas daudz vairāk kā draudzība, but it is at very least friendship. bet pašos pamatos tā ir draudzība. Those who were far off have been brought near. Tie, kas bija tālu prom, tiek atvesti tuvu. Those who were enemies are now friends with God. Tie, kas bija Dieva ienaidnieki, tagad ir Dieva draugi. I want us to also remember the work of the Holy Spirit. Es vēlos arī to, lai mēs atceramies svētā gara darbu. The Holy Spirit enables children to understand things that are beyond them developmentally. Svētais gars palīdz bērniem saprast tās lietas, kuras viņi tīri dabiski nespētu saprast tajā savā konkrētajā attīstības posmā. So we want to be sensitive to child development, Mēs no vienas puses vēlamies būt jūtīgi un apzināties to, kā bērni attīstās. we're also not going to limit the power of God. Taču tajā pašā laikā mēs negribam arī ierobežot Dieva spēku attiecībā pret bērnu attīstības stadiju. But I should be doing the hard work of trying to make it as understandable as possible to the age group I'm teaching. Taču es no savas puses gribu darīt visu iespējamo, lai padarītu Dieva vārdu mācības saprotamu tai mācību grupai un tam mācību posmam, kam es mācu. Let's get it ready to tell a story. Let's get ready to tell a story. Ok, tad tagad mēs gatavojamies tam, kā pastāstīt stāstu. The first thing I'm going to do is my story outline. No sākuma es domāju par stāstu plānu. And I'm asking the question, how much detail do I include? Un pirmais jautājums, ko es uzdodu, ir, cik daudz detaļas es ietilpinu šajā plānā. There are children's ministry resources that are adding details that are not in the Bible. Ir tādi bērnu kalpošanas resursi, kas pievieno detaļas, kuras patiesībā nav Bībelē. We never add details that are not in the Bible. Mēs nepievienojam tādas detaļas, kas nemaz nav Bībelē. Some people will say things like, there was a shepherd who had 100 sheep. Kā cilvēki teiks, bija kāds gans, kuram bija 100 avis. Let's call the shepherd Miroslav. Okay, nosauksim ganu, vai ne, tā kā mani. Okay? The problem with that Un kaut tad problēma. is that next time the shepherd's going to have a different name. Nākamajā reizē tam ganam būs cits vārds. It might be a woman's name because we want to teach equal opportunities, don't we? Okay, tā citreiz tam ganam var būt sievietes vārds, jo mēs taču gribam mācīt, ka visiem ir vienādas iespējas. And now the word of God has become a folk story that changes depending on who's telling it. Un tādā veidā Dieva vārds paliek par tādu tā kā pasaciņu, kur principā viss mainās atkarībā no tā, kurš ir stāstītājs. There was a woman who had a bleeding condition. Bija kāda sieviete, kurai bija šī asiņošana. We'll call her Mary. Un mēs teiksim, viņu sauksim par Mēriju. The problem is that that woman was unnamed in the Gospels Un problēma ir tāda, ka evaņģēlijos šai sievietei netiek dots vārds. because she was an outcast because of her problem. Tāpēc, ka viņa bija, tā teikt, izstumtā, jo viņai bija šī asiņošanas problēma. When you give her a name, you give her an identity and you give her a place in society. Ja tu viņai dod vārdu, tu viņai dod vietu sabiedrībā, tu viņai dod identitāti. So people are saying to me, they're trying to make it more memorable.
Un cilvēki saka, nu tādā veidā mēs cenšamies padarīt šo te stāstu vairāk iegaumējamu, So you vieglāk think you can tell a atcerēties. better story than Jesus? Is that what you're saying? Un vai caur to tu gribi pateikt to, ka tu vari pastāstīt stāstu labāk par Jēzu? We need to be very careful about this. Un ar šo ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. To tell a story is not to teach the Bible. Izstāstīt stāstu nav tas pats, kas mācīt Bībeli. To tell a story is to say, what does the Bible say? Stāstīt stāstu nozīmē paskaidrot, parādīt, ko Bībele māca, ko Bībele saka. That's all you're doing. Tas arī ir vienīgais, ko jūs darat. Then you're going to teach the story, Un tad jūs mācīsiet šo which stāstu, explains what does the Bible mean. kas paskaidros, ko tad Bībele domā ar šo stāstu. And then what does the Bible mean for me, application. Un tad, ko Bībele nozīmē man, pielietojums. If you spend all your time expanding a story to fill the time, Ja jūs izlietojat visu laiku, lai tikai izstāstītu stāstu, you've not taught the Bible. jūs neesat mācījuši Bībeli. So I think you can tell the Bible in a very short, concise way. Tas nozīmē, ka jūs varat šo te stāstu izstāstīt patiesībā tādā ļoti īsā, konspektīvā veidā. Because that is only the starting point of my lesson. Jo tas ir tikai sākuma punkts manai mācību stundai. So how much detail is enough? Tad cik detaļas ir pietiekami? If there's detail in my story that's going to create confusion, I'm going to leave it out. Ja ir kādas detaļas manā stāstā, kas radīs mulsumu, tad es patiesībā tās neiekļaušu. So you're teaching Genesis chapter 3. Piemēram, jūs mācat 1. Mūzes grāmatu 3. nodaļu. You mention the word snake. Jūs pieminat vārdu čūska. The word has hardly left your lips. Pirms vispār tas vārds ir izteikts. And someone goes, Kāds vienkārši no bērniem nobīstās. I'm scared of snakes. Man ir bail no čūskām. Another one says, my dad killed a snake. Un kāds pēc tam pasaka, mans tētis nogalināja čūsku. And there'll always be a boy that'll give you 70 facts about snakes he learned from YouTube, yeah? Ok, un tad būs kāds puisīts, kurš pateiks 70 faktus, ko viņš iemācījās par čūskām no YouTube kanāliem. If your lesson was a train, the train is off the rails. Tātad, ja tavs stāsts, teiksim tā, ja tava nodarbība ir kā vilciens, tad tagad tas vilciens ir nogājis no sliedēm. Now, I'm not suggesting that you should teach Genesis chapter 3 without mentioning a snake. Es nesaku to, ka tev ir jāmāca 1. Mūzes grāmata 3. nodaļa bez čūskas pieminēšanas. But understand that every detail in the story has the potential to derail my train. Bet saprotiet to, ka katra detaļa manā stāstā, viņai ir potenciāls, tā teikt, novest no sliedēm un So vilcienu. I'm only going to include detail that is necessary for the story. Tāpēc es iekļaušu tikai tādas detaļas, kas ir nepieciešamas manam stāstam. In our story today, with very young children, Mūsu stāstā, ko mēs klausījāmies šodien, Peter went up a mountain with Peter, James, and John, where they met Moses and Elijah. Pēters, Jākabs, Jānis, viņi devās kopā ar Jēzus kalnu, un tur viņi satika Mūzu, Eliju un Jēzu. 5 names. 5 vārdi. I'll give you 5 new names to remember. How do you get on? Ok, ja es jums liktu atcerēties 5 jaunus vārdus no galvas, cik vienkārši tas būtu. Jesus went up a mountain with 3 of his closest friends. Jēzus devās augšā uz kalnu ar 3 no saviem labākiem draugiem. Is that wrong? Vai tas ir nepareizi? It's the truth, isn't it? Tā taču ir patiesība, vai ne? There they met 2 men who had lived a very long time before. Un tad viņi satika 2 vīriešus, kuri dzīvoja ļoti ilgu laiku pirms viņiem. I'm not going to be teaching my 3-year-olds that Moses represents the law and Elijah represents the prophets. Saviem 3-gadniekiem es nemācīšu to, ka Mūzes pārstāvēja likumu un ka Elija pārstāvēja praviešus. So why mention their names? Kāpēc pieminēt viņu vārdus? You may do it if you've recently done Moses, Jūs varat kaut ko tādu darīt, ja jūs pirms tam jau esat pieminējuši Mūzu. but all it does is distract from the main point of the story. Bet tas, kas notiek, ka patiesībā tas novirza fokusu no galvenās stāsta domas. So how much detail is enough? Cik daudz detaļu ir pietiekami? What method will you use when it comes to storytelling? Kādu metodu jūs lietot, kad runa ir par stāstīšanu? You can tell a straight story with pictures. Jūs varat izstāstīt stāstu lietojot attēlus. You can tell a story from one of the characters' perspectives. Jūs varat stāstīt stāstu no kāda no tēla perspektīvām. Now, we need to be careful here Un šeit mums jābūt ļoti uzmanīgiem, because we don't want to add detail that's not in the story. jo mēs negribam pievienot detaļas, kuras vispār nav iekšā šajā stāstā. But you can imagine telling the story as though you were Peter. Bet jūs varat stāstīt šo te stāstu, iedomājieties tā, it kā jūs esat Pēters. You could imagine that someone's interviewing you to say, what did you see?
Iedomājieties, ka kāds jūs intervē, lai jūs varētu tā kā paskaidrot, kas tad ir tas, ko jūs redzējāt. And you can say, this is what I saw. Un jūs varat teikt, tas ir tas, ko es redzēju. And it can be a fantastic story. Un tas var būt fantastisks stāsts. You can go into, you get all emotional about it. And you Jūs can varat kļūt emocionāli tajā show that you were so scared. We were so scared. Jūs varat ar šādu intonāciju runāt par to, ka Pēters bija tik šausmīgi nobijies. You might say, Jesus, his clothes went white. Un jūs varat ar tikpat lielu sajūsmu runāt par to, ka Jēzus drēbes bija baltas. And the interview, you mean like this? No, whiter than that. Un pieņemsim, ja jūs intervējat, jūs varat tā kā lietot paņēmienu, vai tiešām šī tik baltas, un tad tā atbild būtu, nē, vēl baltākas. You mean white like we bleached it? Un tad var uzdot jautājumu, vai tik baltas, kā kad izbalina? No, whiter than that. Nē, vēl baltākas. You see, I haven't actually added any detail. Redziet, es neesmu pievienojis nekādas detaļas. All I've done is slightly expand on the interview nature. Tas, ko es esmu izdarījis, es esmu bišķi iedevis to intervijas stilu tam visam. And then it'll be great to be Peter and you're saying, so what did you do? What did you say? What did you say? And you say, I said something so stupid. Un tad var jau tā kā lietot to foršo stilu, kad tas intervētājs prasa Pēterim, bet Pēter, ko tu darīji? Un Pēters atzīstās, es pateicu kaut ko tik stulbu. So you can use the interviewer to draw out some of the details. Do you see what I'm Tātad saying? tu vari lietot intervētāju, lai tā kā izceltu kādus no detaļām. Tā ir tā doma. Now, you cannot be a different Bible character every week, okay? Okay, tu nespēji būt atšķirīgs Bībeles varonis vai katru nedēļu. So think carefully about when you use this, but it's a way that you can tell a story. Okay, tad domājiet ļoti rūpīgi par to, kad jūs lietojat šādu veidu piegājienu, bet tas ir labs veids, kā stāstīt stāstu. We need to think about uscatus materiali. Am I getting there? Yeah. Jā, uzskats materiāli. I've seen this phrase for 6 years. Uzskats materiāli? What? Uscat. Jā, okay. Okay, visual aids. I'll let him do the Latvian. Okay, visual aids. We need to be visual. Mums ir jālieto šie te vizuālie You palīglīdzekļi. need to give children something to look at. Ir nepieciešams bērniem dot kaut ko tādu, uz ko viņi var paskatīties. If you don't provide something for them to look at, they will find something to look at. Tad, ja mēs viņiem nedosim lietas, uz kurām viņi var paskatīties, viņi paši atradīs lietas, And uz it kurām viņi probably var won't be paskatīties. what you want them to look at. Un visbiežāk tās nebūs lietas, kuras jūs gribat, lai viņi redz, lai viņi skatās uz You tām. don't want them to come to you at the end of the lesson and say, your right ear is quite a bit bigger than your left ear. Tad jūs negribat, lai pēc nodarbības viņi nāk pie jums un saka, klausies, man liekas, ka tava labā auss ir bišķi lielāka par tavu kreiso ausi. So let's think about pictures. Right, this is a picture of Saul, and he's got a letter from the high priest. Ok, tad šī ir Saula bilde, kur viņam ir vēstule no augstā priestera. And he's going to persecute Christians. Un viņš tagad dosies vajāt kristiešus. He's on a horse, which is interesting. Viņš ir uz zirga. Do you think he was on a horse? Domājat, viņš bija uz zirga? Let me ask this question. Don't be careful now. Don't shout out too loudly. Tad uzdošu jautājumu, bet esam uzmanīgi, nemēģinam uzreiz skaļi atbildēt. Elijah was taken to heaven in a... Elijs tika uzrauts debesīs. Okay. I don't want to embarrass anybody. No, don't shut up. Don't shut up. Neviens neko skaļi nesakam. If you said chariot, Ja jūs sakat rati, I'm asking, did you say chariot because you read it or because you saw it? es jautāšu, vai jūs sakat rati, tāpēc, ka jūs to redzējāt, vai tāpēc, ka jūs to dzirdējāt? If you said read it, can you show me where in your Bible you read that Elijah was taken to heaven in a chariot? Ja jūs sakat rati, tad jautājums, kur savā Bībelē jūs izlasījāt to, ka viņš tika paņemts debesīs uz ratiem? And you're going to say 2 Kings chapter 2 verse 2. Un jūs teiksiet 2. ķēniņa grāmata 2. nodaļa 2. pants. And I'm going to say my Bible's not the same. Un es jums atbildēšu, man Bībele ir citādāka. So the question is, who's got it wrong? Un tad jautājums ir, kurš tad te ir kļūdījies? And then you're quickly going to look up 2 Kings chapter 2 verse 2 and discover Tad jūs ātri paskatīsieties 2. ķēniņa grāmatu 2. nodaļu 2. pantu. our sister Augustine has discovered. Un tad māsa Augustīna ir atklājusi, ka Our dear sister, can you please tell us how Elijah went to heaven? dārgā māsa lūdzu izstāst mums to, kādā veidā pravietis Elija tika debesīs. Someone said chariot of fire still. Chapter 2 verse 2. 2. ķēniņa grāmata 2. nodaļa 2. pants.
Tur bija vētra. Kubrivata. Have we got it? That's verse 1. Yes. Is it verse 1? Okay. Forgive me. Forgive me. Lūdzu, atvainojiet. Pirmais pants, ja? What you will find when you read the passage is that the chariot of fire passes between Elijah and Elisha and separates the two men. Tas, ko jūs redzat tekstā, ka šie ugunsrati ir starp Eliju un Elijas, un viņi tā kā atdala šos divus And vīrus. Elijah is taken up in a whirlwind, like a tornado. Un Elija tiek debesīs izņemts ar tādu tā kā virpuļviesulu, ar tornado. He's not on the chariot. Viņš nav uz kara ratiem. When you hear the English football supporters singing Swing Low, Sweet Chariot, they are wrong. Okay, kad angļu līdzjutēji dzied kaut ko par tiem kara ratiem, tad viņiem patiesībā futbola līdzjutējiem viņi kļūdās, tā nav taisnība. The chariot is not carrying him home. Rati viņu nemaz neved mājās. Now, I tell you, when you said to me that it went in a chariot, it's because you saw it, not because you read it. Tas iemesls tam, kāpēc jūs teicāt, ka Elija tika debesīs ar kara ratiem, ir nevis tādēļ, ka jūs to izlasījāt, bet tādēļ, ka jūs to redzējāt. Where did you read it? Tad kur jūs to izlasījāt? You couldn't have. Jūs neizlasījāt to. So where did you see it? Kur tad jūs to redzējāt? You saw it in a poorly illustrated children's Bible. Jūs to redzējāt slikti sastādītā, ilustrētā bērnu bībelē. And guess what? It's stuck in your head. Un skatieties, tas ir palicis mūsu prātos. So the pictures need to be accurate. Jo bildēm ir jābūt pareizām, precīzām. I'm not sure that Saul was on a horse, but anyway. Netic tam, ka neesmu pārliecināts, ka Sauls Pāvils bija uz zirga. The problem with this, if Saul was on the horse, Tad, ja Pāvils bija uz zirga, Sauls bija can uz you zirga. remember what happened when he went to Damascus? What happened to him? Kas ar viņu notika, kad viņš devās uz Damasku? He's blinded, yeah? Viņš zaudēja redzi. How is he blinded? Kādā veidā viņš zaudēja redzi? I'll tell you what happened. He fell on his head. That's how he was blinded. No? Viņš nokrita un tā viņš zaudēja redzi. Look, I'm not a doctor, Es neesmu ārsts, but I think if you fall off a horse like that, there's a good chance you're blinded, yeah? Ok, tad, ja tu tādā veidā nokrīt no zirga, tad pastāv liela iespēja, ka tu vienkārši zaudē redzi. You see? Okay, so Jesus blinds him. He confronts him. Tātad Jēzus padara viņu akli, Jēzus viņu konfrontē, He's led away, and Ananias is called, and he is healed. un tad viņu aizved un atnāk Ananija, un viņš tiek dziedināts. You can buy those from Icon Bible Art. Redz, ko mājaslapa, kurš to visu var dabūt. I'm using a lot of these pictures now. Tagad es lietoju šādus te attēlus. Your church may not be happy with you showing pictures of Jesus. Jūsu draudze var nebūt mierā ar to, ka jūs rādat Jēzus attēlus. So some people are a little bit sensitive about what the second commandment means. Ir cilvēki, kas ir ļoti jūtīgi par to, ko tad otrais bauslis paredz. And that's fine, that's a conscience issue. Un es domāju, ka tas ir ok, tas patiesībā ir sirdsapziņas jautājums. I find it hard to teach the incarnation without a picture of Jesus. Man patiesībā grūti mācīt iemiesošanos bez Jēzus attēla. But even if you didn't want that, you could always crop the picture, isn't it? We could crop Jesus out of the picture. Teiksim, ja jūs negribat Jēzus attēlu, tad jūs varat vienkārši šeit izgriezt So ārā. at least we've got a picture of a blind man. Vismaz mums ir neredzīga cilvēka attēls. And Jesus heals him with mud and spit. Un Jēzus viņu dziedina ar siekalām un dubļiem. So we're probably not going to act this one out. Yeah? Un tad šito vispār nevar pat tā kā attēlot. Mēs nedarīsim And the to. man is healed, Un vīrs ir dziedināts, and he's interviewed by the religious leaders, un reliģiskā vadība viņu intervē, and his parents are brought in, un viņa vecāki atnāk, and there's a whole discussion with the parents. un ir diskusija ar viņu vecākiem, So there's lots of different pictures, un ir daudz dažādu attēli, and he's interviewed again, un viņam atkal uzdod jautājumus, and he's kicked out of the synagogue, un viņi izmet ārā no sinagogas. and he meets Jesus, Un viņš satiek Jēzu, and he worships Jesus. un viņš pielūdz Jēzu. I don't have to show the last picture. Man nav jāparāda pēdējā bilde. As I tell the story, I could fall to my knees and be the man, Kad es stāstu šo stāstu, es patiesībā pats varu nokrist uz ceļiem un būt šis vīrs. trying to mix things up a little bit, Es okay? varu tā kā nedaudz sajaukt lietas. You can get those all for free at Free Bible Images. Redz, kur ir mājaslapa, kur jūs varat pa brīvo iegūt šo. They are also doing these more photographic type ones.
Jūs redzat, tur ir arī tā kā fotogrāfijas vairāk, and they're very realistic. un viņas ir diezko realistiskas. And this causes some confusion for the youngest children. Un dažiem jaunākiem bērniem šis tā kā rada apjukumu. I was teaching Jesus being presented at the temple a few weeks ago, Es mācīju bērniem par to, kā Jēzu nes uz templi dažas nedēļas atpakaļ. and I used the photograph ones from this website. Un es lietoju fotogrāfiju, kas ir no šīs mājaslapas. And the 5-year-old said, "Is that really what Joseph and Mary looked like?" Un kāds piecgadīgais vienkārši jautāja, klausies, vai Jāzeps un Marija tiešām šitā We had izskatījās. to have a conversation about there were no iPads or cameras in Jesus' day. Yeah? Un tad vienkārši mums panesās saruna par to, ka nebija tur iPad un kameras Jēzus laikā. They didn't do a selfie at the temple. Tātad templī nekādu selfiju viņi neuzņēma. I said, "These are actors, okay?" Un es teicu, tie vienkārši aktieri. Sometimes I'm mixing these up. So with Luke's first Easter, everything that happens in the upper room, I'm using the photographic ones for. Piemēram, kad es mācu par pirmajām lieldienām no Lūkas evaņģēlija, tad es lietoju šos fotogrāfijas. And then when I show the connection between the Last Supper and the first Passover, I then use this to show the Old Testament version. Yeah? Un, lai parādītu sakarību starp vakarēdienu un Paskās svētkiem, es lietoju šo attēlu. Just a way to show the difference. Un tas ir vienkārši veids, kādā veidā parādīt atšķirību. This is from a children's storybook Bible. Šis ir no bērnu Bībeles stāstu grāmatas. These people are in a room and they're praying. Šeit ir cilvēki, kas lūdz istabā, There's the sound of rushing wind. un tur ir skaņa, kā vējš pūst, There's what looks like flames resting on their heads. un ir kā tāds zīme parādās, it kā būtu ugunsmēls uz viņu galvām. People are speaking many languages. Cilvēki runā dažādās valodās, They're still speaking many languages. viņi turpina runāt dažādās valodās. There's great confusion. Ir liels apjukums. Peter gets up to preach. Pēters nostājas, lai sludinātu. Peter carries on preaching. Long sermon. Pēters sludina garu svētrunu. Lots of pictures to tell the story. Principā ļoti daudz bilžu varētu izstāstīt stāstu. This is flannel graph. I don't know if you've got that here. Anybody got flannel graph? You know flannel graph? What's Ok, it called? tad šī ir tās flaneļa figūriņas. It's a great resource. Man šķiet, tas ir brīnišķīgs It's a resurss. very old resource, Tas ir vecs resurss, which makes it an amazing resource. kas padara to par ļoti brīnišķīgu Because children resursu. who haven't seen that are amazed by it. Bērni, kuri nav redzējuši šo resursu, viņi vienkārši It's pārsteigti. not an iPad. Tas nav iPads. You can actually feel it. Tu vari patiesībā to izjust. And it's a great way you can have a scene where you are moving people between scenes. Un ir forši tas, ka tu vari kustināt cilvēkus starp dažādām scēnām un epizodēm. And you can make any scene you like. Un tu vari izveidot epizodu, kādu vien tu vēlies. This is Philip preaching the gospel in Samaria. Lūk, Filips sludina evaņģēliju Samarijā. I had this set up on one side of the room. Vienā istabas daļā man bija šāda uzbūve, On the other side of the room, I had a different scene. un istabas otrā pusē man bija cita epizode. So that I can show them how the angel comes to see Philip. Un līdz ar to es varēju parādīt to, kā eņģelis apraudzīja Filipu, And he tells him to go to the desert road. un viņš viņam liek iet uz tūkstneša ceļu. So I can pick Philip up off the board in Samaria and I can walk him to the desert road. Un tādā veidā es varēju paņemt Filipu no Samarijas un aizvest viņu uz tūkstneša ceļu. And then I place him on that board and everything, including that little scroll, is a separate item. Un tad es viņu uzliku šajā bildē, un tur viņa tas rakstura rituāls, tas ir pavisam kaut kas cits. So I'll keep the scroll in my pocket. Un šo te raksturu ūli es turēju savā kabatā. Remember which pocket you put it in. Atceries, kurā kabatā tu to ieliec. And when you get to that point in the story, you can pull the scroll out and say he was reading from the scroll Isaiah. Un tajā brīdī, kad tu rādi šo bildi, tu vari izvilkt šo te raksturu ūli un teikt, ka Filips lasīja no pravieša The Jesajas. scene keeps changing, yeah? Un šīs te ainas, viņas visu laiku turpina mainīties. And then because you are creating your own scene, Un tāpēc, ka tu veido pats savas ainas, you can provide enough water to support your view on baptism. tu vari sagādāt pietiekami daudz ūdens, lai tā kā paskaidrotu, kādā veidā viņi tika kristīti. It's great. Works for everybody. Principā šis dara jebkādai konfesijai. You can do sketch and tell. Jūs varat arī vienkārši tā kā zīmēt un stāstīt. The first time we taught Acts chapter 2, we spoke about the different languages. Pirmo reizi, kad mēs mācījām apstuļu darbu otro nodaļu, mēs runājam par dažādām valodām. The second time I come to teach Acts chapter 2, I want to focus on Peter's sermon on the day of Pentecost. Otro reizi, kad es mācīju apstuļu darbu otro nodaļu, es fokusējos uz Pētera svētrunu Vasarsvētku dienā. The problem is it's just a guy preaching.
Un problēma ir tāda, ka vienkārši Džeks runā, sludina. So I need to try to illustrate or visualize what he is saying. Un tāpēc man vajadzēja kaut kā ilustrēt, ja vizuāli parādīt, ko viņš sludina. So I said to the children, today's true story from the Bible has got 3 parts. Es teicu bērniem tā, lūk, šis ir patiesa stāsts no Bībeles, tam ir 3 daļas. I did this with a group of about 25 children aged 3 to 11. Un es to darīju ar 25 bērnu grupu, kur bija vecums no 3 līdz 11. I spent 17 minutes telling the story. Es pavadīju 17 minūtes stāstot viņiem stāstu. I had no issues with concentration Man nebija vispār nekādas problēmas ar because koncentrēšanos, I'm drawing as I'm speaking. jo es zīmēju vienlaicīgi, kā es runāju. I said, can anyone remember a story in the Bible where what looked like flames came to rest on people's heads? Es jautāju, vai kāds var atcerēties stāstu Bībelē, kur virs cilvēku galvām parādījās it kā ugunsmēlis. The older children say the day of Pentecost. Vecākie bērni teica, jā, tas ir Vasarsvētku I diena. say that's right, and people spoke in different languages. Un teica, jā, tajā brīdī cilvēki runāja dažādās valodās. But today we want to learn what Peter said on that day. Taču šajā dienā mēs gribam vairāk pievērsties tam, ko Pēteris teica tajā dienā. He said 6 things about Jesus. Viņš pateica 6 lietas par Jēzu. The first thing he said was that Jesus was a man who we know came from God because he did miracles. Pirmā lieta, ko viņš teica, ka Jēzus ir vīrs no Dieva, tāpēc, ka viņš veica dažādas brīnumus. Can anyone think of a miracle that Jesus did? Kāds var padomāt par kādu brīnumu, kur Jēzus veica? Anybody? Varbūt kāds piemērs? So healing. Healing people? Yeah? Okay, so bread and fish. Bread and fish, food, yeah, good. Okay, so making water and wine. Oh, you like that one, huh? Okay, very good. We go around the room until we find 2 miracles I can draw. Okay, tad mēs tā teikt, ar visiem aprunājamies, līdz mēs varam atrast 2 brīnumus, kurus vienkārši var uzzīmēt. I can do a calming of the storm. Es varu uzzīmēt to, kā tika nomierināta vētra. I can do water into wine. Es varu uzzīmēt to, kā ūdens tika pārvests vinā. That's what Peter said. He said, Jesus did many, many miracles. Tas ir tas, ko Pēters teica, ka Jēzus tik tiešām veica daudz dažādus brīnumus. But you guys killed him by nailing him to a cross. Bet jūs viņu nogalinājāt piesistam pie krusta. But Jesus is no longer dead. He's alive. The tomb is empty. You can go and have a look. Bet Jēzus nav vairs miris, viņš ir dzīvs, kaps ir tukšs, jūs varat redzēt. Not only is Jesus alive, but he's actually gone to heaven where he reigns on a throne. Ne tikai Jēzus ir dzīvs, viņš patiesībā ir devies uz debesīm, viņš ir tronī. And he has sent the gift of the Holy Spirit. Un viņš ir sūtījis svētā gara dāvanu. And these things teach us 2 important truths about Jesus. Un šīs iemāca 2 svarīgas lietas par They Jēzu. teach us that he is both Lord and Christ. Un tas iemāca to, ka viņš ir kungs un Kristus. Now, the word Lord means nothing to children, and the word Christ means nothing to them. Bērniem vārdi kungs un Kristus vispār neko nenozīmē. So I've got to fill those words with meaning. Un man šie vārdi ir jāpiepilda ar nozīmi. Lord means that he is the ruling king. Kungs nozīmē tas, ka viņš ir valdošais ķēniņš. Christ means that he is the promised king. Kristus nozīmē to, ka viņš ir apsolītais So I ķēniņš. draw a crown, and I'm sorry I haven't translated, but it says ruling promised in the crown. Tātad es uzzīmēju kroni, un lai gan tas nav iztulkots, tur ir rakstīts valdošais un apsolītais ķēniņš. The people realize they've made a very big mistake. Um, They've made a very big mistake. es esmu pieļāvis lielu kļūdu. You know what it's like when you've met someone and you didn't know who they were and you treated them badly. Iedomājieties, ka jūs nezināt kādu un jūs ļoti slikti pret viņu izturaties. This is the problem. Not only did they treat him badly, they killed him. Problēma ir tāda, ka viņi ne tikai slikti pret viņu izturējās, bet viņi viņu nogalināja. So they're saying, what should we do about this? Un tāpēc šie vīri uzdod jautājumu, ko tad mums tagad darīt? Peter says, hey, 3 things have got to happen. Un Pēters saka, 3 lietām ir jānotiek. First thing is you need to repent. Pirmā lieta, jums ir jāatgriežas. And I'll need to explain to them what repentance means. Un man viņiem ir jāizstāsta, ko tad nozīmē atgriešanās. Second thing is you need to be baptized.
Otrā lieta ir tā, ka jums jātiek kristītiem. And you will teach this in a manner that is consistent with what your church teaches on this subject. Un jūs šo te mācīsiet saskaņā ar to, ko jūsu draudze māca par kristībām. And then you receive the gift of the Holy Spirit, and hopefully we get that right. Un tad jūs saņemat svētā gara dāvanu, un es ceru, ka šo te patiesību mēs adekvāti mācīsim. Now, every single person in this room can draw better pictures than I've drawn. Jebkurš no mums šajā istabā var uzzīmēt tādu veidu attēlu skaistu, pat es uzzīmējis. You might say to me, I don't have a whiteboard. Un kāds jums pateiks, bet man tak nav tāfels. Okay, do you have flip chart paper, nice big sheets of flip chart paper? Jautājums, vai jums ir tās tāfels, kur varat paņemt tos, kur ir vienkārši papīra bloki, kurus var pāršķirt? Could you use 3 sheets of flip chart paper? Vai jūs varat lietot 3 lielās lapas, kuras liek uz tāfelēm? If you're nervous about a 3-dimensional throne drawn while you speak, Ja jūs tā kā uztraucaties par to, ka jums ir jāuzzīmē 3-dimensionāls tronis, kamēr jūs runājat, in your preparation you could lightly trace everything in pencil. jūs principā varat savā gatavošanās procesā vienkārši visu iezīmēt ar zīmuli. Very lightly, so no one can actually see it. Tādā ļoti vieglā veidā, lai neviens to nevarētu redzēt. And then as you tell the lesson, you can go with a big felt tip marker and you can draw the lines nice and dark. Un, kad jūs stāstat šo stāstu, tad jūs varat ar šo te marķieri vienkārši to iezīmēt, pavisam tumši un skaidri. And I promise you, you won't even need any notes to tell the story. Un es varu jums garantēt, ka jums pat nevajadzēs nekādus piezīmes, lai izstāstītu šo Because stāstu. it's all in picture format in front of you. Tāpēc, ka tas viss ir attēlu formātā jūsu priekšā. And you will keep a 3-year-old going for 17 minutes with that. Un 17 minūšu laikā šis 3-gadīgais bērns, viņš klausīsies tajā un sekos tam līdzi. These are stories where we build a picture up. So that's Samson. Ok, tad šeit mēs lietojam attēlus, kur ir Samsons. Samson was a special baby. 3 things he should never do. Samsons bija īpašs bērniņš, viņš nedrīkstēja 3 lietas darīt. Never cut his hair. Nedrīkstēja griezt matus. Never be near wine or fermented drink. Viņš nedrīkstēja lietot vīnu vai stipru dzērienu. Never be near anything that was dead. Un nedrīkstēja pieskarties nekam tādam, kas bija miris. Comes a big strong man. Viņš izauga pa lielu stipru džeku. First problem is he didn't want an Israelite wife. He was looking for a Philistine wife. Pirmā problēma, viņš negribēja sievu no Izraēla vidus, viņš gribēja sievu no filistiešu On vidus. his way to visit to find the woman, he went into a vineyard. Pa ceļam, kad viņš gāja pie kādas sievietes, viņš iegāja kādā vīndārzā. What grows in a vineyard? Un kā saug vīndārzā? Should he have been there? Vai viņam tur vajadzēja būt? No. Nē. He gets attacked by a lion. He kills a lion. Viņam uzbrūk lauva, viņš nogalina lauvu, He goes and gets his Philistine bride. un tad viņš dabūna savu filistiešu līgavu. He goes back that way. Viņš dodas atpakaļ pa to ceļu, He goes back into the vineyard. iet atpakaļ vīndārzā He goes and finds a dead lion. un atrod beigtu lauvu. Should he have been in the vineyard? Vai viņam vajadzēja būt vīndārzā? Should he have been near anything that was dead? Vai viņam vajadzēja būt klāt kaut kam tādam, kas ir miris? He defiles himself. He defiles his parents. Yeah. Viņš padara nešķīs sevi un savus Not vecākus. only does he have a Philistine bride, he's got a girlfriend called Delilah. Ne tikai viņam ir filistiešu līgava, viņam ir draudzene vārdā Delīla. She nags, she nags, she nags. Viņa visu laiku viņam krīt uz nerviem. He's got to lose his hair. Un viņš zaudē savus matus, And then he loses his eyes. tad viņš zaudē savus acis. And then he gets locked up in prison. Un tad viņu ieslodz cietumā. And then he gets brought out. Oh, his hair grows back. Did you Un see tad that? viņa mati ataug. His hair grows back while he's in prison. He gets brought out to the temple of Dagon. Viņa aizved uz Dagona templi. He prays a very selfish prayer. Un viņš lūdz vienkārši ļoti tādu egoistisku lūgšanu. And the Lord destroys all his enemies. Un kungs iznīcina visus viņa ienaidniekus. So the whole life of Samuel in one lesson. Tātad viss Samsons stāsts vienā nodarbībā. Why? Because I'm trying to get through the Bible in 4 years. Kāpēc es to daru? Tādēļ, ka es gribu tikt cauri Bībelē 4 gadu laikā. And when we deal with Samson's life in that way, we understand one of the big ideas is that even though Samson is a sinner, God uses him. Un, kad mēs mācām Samsona stāstu, tad mums ir jāmāca sekojošā lieta. Lai gan Samsons ir grēcinieks, Dievs viņu lieto. This is they're basically cups. Principā mēs šeit runājam par tādām tā kā krūzītēm. And you can print pictures and you can move them around. Jūs varat uzdrukāt attēlus un tad vienkārši pārbīdīt. They're great because the children can retell you the story and they can move the characters around. Tas ir forši tādēļ, ka
bērni var arī paši stāstīt stāstu un vienkārši pārbīdīt šos te tēlus. That's also why I'm trying to keep my story short, so they can retell the story to me, so I know that they've understood it, yeah? Es cenšos šo te stāstu paturēt pietiekami īsi, lai bērni var to stāstu atstāstīt man, lai es pārliecinātos, ka viņi sapratuši. And so that's part of the feedback. Tā ir daļa no reakcijas. I'm going to go over the whole story using the visual aids, and they've got to tell me where the missing pieces are. Es iziešu cauri stāstam, lietojot šos te vizuālos materiālus, un tad viņi man paskaidros, kas ir tas, kas tur trūkst. I might say to the children, can you remember what this man's problem was? Sorry? Can you remember what this man's problem was, pointing to the picture? Tātad es varu paņemt kādu no tiem tēliem un pajautāt, var atcerēties, kāda bija šī konkrētā cilvēka problēma? Yeah. What did Jesus ask her to do for her? What did Jesus ask her? What did she ask Jesus to do for her? Vai, piemēram, paņemt kādu sievietes tēlu un jautāt, kas bija tas, ko viņa lūdza, lai Jēzus viņai izdara? So they're going to give me the whole story back. Un bērni tādā veidā man atstāstīs stāstu. And I can tell you, if you've added detail that's not in the Bible, that's what they're going to remember. Un es gribu teikt tā, ja jūs pievienosiet kādu detaļu, kas nav Bībelē, tad tā ir tā lieta, ko viņi atcerēsies. And even the pictures that you use, you've got to be careful. Un arī tie attēli, kurus jūs lietojat, jums jābūt ļoti uzmanīgiem. One of our students was looking for a picture for the 5 loaves and 2 fish. Kāds no mūsu studentiem meklēja attēlu 5 maizēm un 2 zivīm. The 5 loaves on the internet, not a problem. 5 maizes klāja internetā atrast, tas ir viegli. 2 fish. 2 zivis. 2 fish. There were 2 fish on a plate with a slice of lemon. Bija kādas 2 zivis, un tur tad uz šķīvja bija arī citronu daiviņi. So he's holding up this, he says, and Jesus fed all these people with just Un viņš tā kā jautā bērniem, tad Jēzus pabaroja cilvēkus tikai ar ko? 5 loaves, 5 maizēm, 2 fish, 2 zivīm, and a voice from the back, and a slice of lemon. un kāds no aizmugures sauc un ar daiviņu citrona. That story can never be the same for me again. Un principā tas stāsts vienkārši tā ir iesēdies manā prātā, citādāk vairs neuztver. With older children, I might want to get them to act out the story. Vecākiem bērniem es varu palūgt tā kā attēlot šo te stāstu. You've done the story of the Good Samaritan. Pieņemsim, esat mācījuši stāstu par labo samarieti. Give them to act out the story in a modern context. Pamēģiniet piedabūt bērnus, lai viņi attēlo šo te stāstu tādā modernā kontekstā. What would that story look like if it was today in Riga? Kā šis stāsts izskatītos, ja tas notiktu mūsdienās Rīgā? 5 minutes to practice, 2 minutes to present. 5 minūtes jūs varat gatavoties, un 2 minūtes tad jums ir jāprezentē, jāparāda. What I'm trying to do with the feedback is to work out if the children have heard what I think I told them. Tas, ko es mēģinu darīt ar reakciju, ir sekojošais. Es mēģinu pārliecināties, vai bērni tiešām ir sadzirdējuši to, ko es viņiem esmu centies iemācīt. When it comes to evangelizing children, Kad mēs runājam par bērnu evanģelizāciju, I'm not going to push the issue. es vispār to neuzspiedīšu. If I come back, we'll do a whole session on spiritual development of children. Ja es kādreiz atgriezīšos, mēs pavadīsim veselu sesiju runājot par bērnu I attīstību. think our job with children that we are teaching week in and week out Es uzskatu, ka mūsu uzdevums ar tiem bērniem, kurus mēs regulāri mācām pa nedēļām, is to faithfully teach God's word ir uzticam mācīt viņiem Dievu vārdu and to give it time to work in the child's life. un dot laiku, lai šis vārds strādā bērnu dzīvē. Some passages may make us a little bit more urgent with the gospel. Ir raksturvietas, kas var padarīt evaņģēliju mācīšanu tādu diezko neatliekamu, But I just want to be very careful that I'm not spiritually manipulating children. bet es vēlos būt ļoti uzmanīgs ar to, ka es garīgi manipulēju bērnus. Young children will do anything that they believe will make you happy. Mazi bērni darīs visu, kas padarīs tevi priecīgu, kas būs tev par labu. And older children want to be like you. Un vecāki bērni vēlas būt tādi kā tu, And those are not good reasons for them to claim they've trusted in Jesus when they haven't. un tie nav labi iemesli, lai viņi tagad apliecinātu savu ticību Jēzum. So we just need to be careful. Un mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Then there'll be a craft activity. Un tad tur būs radoša aktivitāte, rokdarbi. With under 7s, we're trying to reinforce the details in the story. Tiem, kas ir jaunāki par 7 gadiem, tur mēs cenšamies tā kā uzsvērt detaļas. With over 7s, we're trying to reinforce the concept. Tiem, kas ir vecāki par 7 gadiem, tiem mēs cenšamies uzsvērt konceptus.
So the story at the end of Samuel's life when he tells Israel to throw away their idols. Piemēram, stāsts par Samuela dzīves pēdējiem nogalu, kur viņš tā kā mudina Izraēlu atmest elkus. For younger children, the picture is a picture of Israelites throwing away idols. Maziem bērniem tas attēls ir tāds, kā izraēlieši vienkārši atmet elkus. To teach the concept in the story, I may have 3 pictures of idols that were shown in the story. Lai mācītu konceptu, es varētu parādīt vecākiem bērniem tad 3 attēlus ar elkiem, kas ir mācīti stāstā. But then maybe 3 squares of paper where they've got to draw what could be their idols. Bet iespējams, ka tur ir kaut kādas brīvas lapiņas, kur bērni var uzzīmēt to, kādi ir viņu elki. You know, is it basketball, is it a game station or whatever? Varbūt tā ir kāda spēļu konsole, varbūt tas ir basketbols. And then I would use a rubber band, some elastic, to stick those 6 pictures on elastic bands. Un tad es paņemtu un šīs attēlus vienkārši uzliktu uz tām gumijas aprocēm. And just write the name God on the piece of paper. Un uzrakstītu vārdu Dievs uz papīra lapas. And then the idols cover the name of God. Un tad šie te elki, viņi tā kā aizsadz Dievu vārdu. But if you push them out the way, you can clearly see God. Bet tā, kad tu paspied malā tos elku vārdus, tad tu vari redzēt Dievu vārdu. The problem is that when you let it go, what happens? Un, kad tu atlaid tās gumijas, kas tad notiek ar tiem vārdiem? They Viņi cover atnāk God. apakaļ, ja, tā kā atlaiž apakaļ. Getting rid of idols is a job we've got to keep doing. Tātad tas, ko es mācu, ir, ka elku atmešana ir darbs, kas mums jāturpina darīt. So I'm trying to teach the concept. Es cenšos mācīt konceptu. If you're telling a story, you've got to rehearse the story. Ja jūs stāstat stāstu, tad jums iepriekš tas ir jāizmēģina. You are storytelling, you are not story reading. Jūs izstāstiet stāstu, jūs nelasāt And it's stāstu. helpful to rehearse with all your visual aids. Un ir baigi svarīgi, ka jūs tā kā izmēģināt lietojot visus jūsu vizuālos Make palīgrīkus. sure they're all the right way around. Mēģiniet parūpēties par to, lai viss materiāli ir adekvāti sagatavoti. Make sure of how the words are sounding when you speak them. Pārliecināties par to, ka jūsu vārdi tiek pareizi un adekvāti izrunāti. So some ideas there for how you might tell the story. Un lūk, šīs ir dažas idejas par to, kā jūs varat izstāstīt stāstu. One of my Sunday school teachers recently just had a picture of the Transfiguration. Kādam no maniem svētdienas skolotājiem bija tā kā attēls, kas aprakstīja pārveidošanu. And it was a very small class. Tā bija tāda diezgan maza klasīte. And all she did was she put her mobile phone behind the picture of Jesus. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi vienkārši nolika savu mobilo telefonu aiz Jēzus attēla. And when she did that, he lit up. Un tad, kad viņi to izdarīja, tad vienkārši tas attēls spīdēja, ja, jo aiz viņa bija gaismiņa. Very simple. Tas bija ļoti vienkārši. Okay? Are you all okay? Are you all alive? It's quite a lot, isn't it? We're trying to give you as many ideas as possible in a short time. Mēs cenšamies jums iedot pēc iespējas vairāk idejas, pēc iespējas īsākā laikā. Let's quickly think about Bible study with children over 7. Padomāsim par to, kā veidot Bībeles studiju ar bērniem, kas ir vecāki par 7 gadiem. Now, I do want to say to you in this context that our children are learning to read at the age of 4 in the UK. Šajā kontekstā es gribu pateikt to, ka mūsu bērni Anglijas situācijā mācās lasīt no 4 gadiem. I think that's too early. Es uzskatu, tas ir pārāk agri. But I understand that your children are going to school a bit later. Es saprotu, ka jūsu bērni iet skolā nedaudz vecākā vecumā. And so the reason why I'm only doing Bible study with children who are 7 Un tas iemesls, kāpēc es taisu Bībeles studijas ar bērniem, kas ir 7 gadi, is it's only really by the age of 7 that they can read for comprehension. un tas iemesls ir sekošais, ka viņi tikai no 7 gadiem spēja lasīt tādā veidā, lai vispār saprastu, lai vispār aptvertu to, ko viņi lasa. Now, Latvian children may be a little bit behind that. Iespējams, ka latviešu bērni ir nedaudz atkrituši tajā jautājumā, You're not 3 years behind that. bet tas jau nenozīmē, ka tā kā, pavisam tā kā 4 gadnieki. Maybe a year.
varbūt mēs iepaliekam pa gadu no You've Anglijas. just got to think about it. What age your children are capable of seeing something in the Bible when you read it and being able to answer a question, okay? Tas, ko jums ir jāsaprot, ir, kurā vecumā jūsu bērni ir gatavi izlasīt kaut ko Bībelē, saprast to un pēc tam atbildēt jautājumus par to, ko viņi ir izlasījuši. Does that make sense? Vai tas ir skaidrs? Or is there anyone in education who would affirm that or disagree with that? Vai ir kāds, kurš ir no izglītības sistēmas un kurš vai nu to apstiprinātu, vai nu to noraidītu? I mean, my feeling is that a child who starts 3 years behind a UK child to read will probably catch up very quickly. Mana tā nojausma ir tāda, ka bērns, kurš varbūt sāk lasīt vēlāk kā angļu sistēmā, viņš pietiekami ātri noķers angļus un tiks tam līdzi. Okay, so we adapt to children. We know that children are very different, and when we place them in an older group, where we realize that those guys are able to actually deal with it, able to read things. Yes, that's right. And I think it, yeah. But And I tas think ir it's the ap same 7 gadiem. spiritually. I think that sometimes children who are more mature spiritually, you can push them up earlier, isn't it? Tātad te mēs arī varam ņemt vērā garīgo briedumu, ka ir bērni, kas ir garīgi nobriedušāki, ka viņus var jau vecākā grupā likt, neskatoties uz to, ka varbūt tas vecums viņam īsti neatbilst. And that's why I don't give my group names by age or school year group. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc es tās savas grupas nedalu pēc skolas vai pēc vecuma. I've got yellow, orange, red and blue. Man ir vienkārši dzeltens, oranžs un zils. And who goes in there is determined by me. Un teiksim tā, piederība grupai ir atkarīga no manis, no mana lēmuma. Because I know the children and I know where they're going to cope. Un es zinu, kurā grupā viņi spēs iedalīties, iederēties un vispār spēs tur izdzīvot. Which is tricky when there's 100 of them. Un tas patiesībā, ja tev ir 100 bērni, tas ir diezko grūti to izdomāt. Right, opening the Bible for Bible study with children. Tagad padomāsim par to, kā tas ir atvērt rakstus, lai studētu tos kopā ar bērniem. How is it going to be read? Jautājums, kā notiks lasīšana? Can we please stop reading the Bible verse by verse? Vai mēs varam izbeigt to, ka mēs lasām Bībeli pantu pa pantam? No one is concentrating when each child is reading a verse. Principā neviens nekoncentrējās, kad bērni lasa pantu pa pantam. The boys are trying to work out how they're going to not giggle when they've got to read the word circumcision. Puiši vienkārši mēģina apvaldīties, cenšas savaldīt sev, kad viņam jālasa vārds apgraizīšana. So we rather want the Bible to be read well. Un mēs vēlamies, lai Bībele tiktu labi lasīta. Can we play a quick game? Vai mēs varam uzspēlēt ātru spēli? My brother, you're sitting here in front, so I'm going to pick on you. Ok, tad kāds priekšā sēdošais brālis, tāpēc, ka tu esi priekšā, tev būs Is this tas Marcus? Marcus. Markus, ok. Okay, you don't mind if I pick on you. Tad nav nekas pret, ja? Okay. Marcus, how good is your mathematics? Markus, cik tev labi sanāk matemātikā? You can add and subtract? Tad tu vari saskaitīt un atņemt. Okay. I'm going to give you a riddle. Es tev iedošu mīklu. Okay, your math's okay, yeah? Tad matemātika tev viss ok. Okay. Okay, Marcus, listen to me. You are driving the tram, Tu brauc ar tramvaju, and the first stop you pick up 2 people. un pirmajā pieturā tu paņem 2 cilvēkus. They are the first 2 people on the tram. Tie ir pirmie 2 cilvēki tramvajā. At the next tram stop, 1 person gets off Nākamajā tramvajā pieturā 1 cilvēks izkāpj, and 4 people get on. un 4 cilvēki iekāpj. You got it? Saprat? At the next tram stop, Nākamajā pieturā 7 people get on. 7 cilvēki iekāpj. Okay, you ready? Gatavs? Okay, what color is the tram driver's hair? Kādā krāsā ir tramvaja vadītāja mati? Come on, Marcus. Dai, Markus. I did tell you, it's the first thing I told you. Tā ir pirmā lieta, ko es tev teicu. Tu neteici, bet tā ir pirmā lieta. Brūni? It's your hair, isn't it? Tie ir tavi mati. I said you are driving the tram. Es teicu, tu vadi tramvaju. So why did you not get that?
Kāpēc mēs to uzreiz neuztvērām? I'll tell you why you didn't get that. Es pateikšu, kāpēc tas uzreiz netika uztvērts. Because you were expecting a mathematical question. Jo tas, ko tu man sagaidīji, bija matemātisks jautājums. You did well. Bet bija labi. Man, that was nice, really. So thank you. Super. Why do we keep doing this to children? Kāpēc mēs šito darām ar bērniem? Why do we keep saying, let's read this passage one verse at a time badly and then throw questions at them that they didn't know was coming? Okay, kāpēc mēs liekam bērniem lasīt tekstu pantu pa pantam nekvalitatīvā veidā un pēc tam uzmetam viņiem jautājumus, lai saprastu, kas tur vispār notiek? Surely it's better to say to the children, Man liekas, ka labāk ir teikt bērniem sekojošo. we're going to read these 10 verses. Mēs izlasīsim šitos 10 pantus. See if you can see 3 things that we learn about Jesus about Jesus' humanity from these verses. Un paskatīsimies, vai mēs varam iemācīties 3 lietas par Jēzus cilvēcību no šiem 10 pantiem. You could even divide the group. You could say, you're going to think about 3 things that shows us that Jesus is a man. Mēs varam sadalīt grupu, teikt, jūs tagad padomājat par 3 lietām, kas parāda, ka Jēzus ir cilvēks, You're going to pick up 3 things that show us that Jesus is God. un jūs varat izlasīt 3 lietas, kas parāda to, ka Jēzus ir Dievs. Okay, follow with me as I read. Sekojiet man, un es lasīšu. Or maybe your assistant leader can read. Vai arī tavs palīgs var lasīt. Maybe a very competent child can read. Varbūt kāds ļoti spējīgs bērns var lasīt. But you are telling them what to go hunting for in the passage. Bet tas, ko jūs darat, jūs jau noskaņojat, kas viņiem ir jāmeklē tekstā. That's got to be better. Nu tā taču ir labāk. 3 kinds of questions in a Bible study. 3 tipu jautājumi Bībeles studijā. Factual questions. Jautājumi par faktiem. They answered from the text. Tos atbild no teksta. If the text said the cat sat on the mat, Ja teksts saka, ka kaķis sēdēja uz paklāja, then the question is what sat on the mat? tad jautājums ir, kas sēdēja uz paklāja. We're testing to see if you're saying what the Bible says. Tas, ko mēs pārbaudām, vai jūs sakat to, ko Bībele tiešām apgalvo. Then you get principal questions. Tad mēs varam uzdot jautājumus par principiem. They are substantiated by the text, but they're not necessarily in the text. Šos te var pamatot ar tekstu, bet tie nav tiešā veidā pamanāmi tekstā. And then we get application questions, Un tad ir šie pielietojumi jautājumi. which is now applying the principle that we've learned to the child's world. Un ko mēs darām? Mēs attiecinam šo te principu, ko mēs mācījāmies uz bērna dzīvi. Let me give you an example of each. Ļaujiet, es jums parādīšu piemēru no katra. The story is Genesis chapter 6 to 9. Stāsts ir 1. Mūzes grāmatas 6. līdz 9. nodaļa. What did God do about sin in Genesis chapter 6 to 9? Ko Dievs darīja saistībā ar grēku 1. Mūzes grāmatā 6. līdz 9. nodaļā? He flooded the world. Viņš apludināja pasauli. Okay? The principal question is Principa jautājums. what will God always do about sin? Ko Dievs vienmēr darīs saistībā ar grēku? He will always punish sin. Viņš vienmēr sodīs grēku. How has God punished my sin? Kā Dievs ir sodījis manu grēku? He's done it in the person of Jesus. Viņš to ir izdarījis Jēzus personā. Now we've got to go past the principle before we get to the application. Mums ir jātiek cauri principam, pirms mēs nonākam pie pielietojuma. If we don't do that, we're going to make some very silly application. Ja mēs to neizdarīsim, tad mūsu pielietojums būs gana muļķīgs. We're going to say that whenever there's a flood in the world, it must be God judging people because of their sin. Tad mēs varētu teikt kaut ko tādu, katru reizi, kad pasaulē ir plūde, tad Dievs soda cilvēks par viņu grēku. That's what people said many years ago when there was a tsunami that took out most of Indonesia. Nu, to jau cilvēki teica, kad bija tsunami, kas gandrīz aizrāva pusi no Indonēzijas prom. They said it's because of their Muslim countries. Nu, viņi teica, tas ir tāpēc, ka tās ir musulmaņu zemes. That's a bit silly because there actually are Christians there. Tas ir muļķīgi, tāpēc, ka tur reāli ir arī kristieši. So we can't go from the fact straight to the application. Do you get that? Un tas, ko mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram vienkārši tā no faktiem uzreiz aiziet pie pielietojuma. So what is the principle and then what is the application? Kas ir princips un tikai tad, kas ir And I pielietojums? think if you've got about three questions or so in each of those categories, you've got the skeleton for a good study. Ja tev ir vismaz 3 jautājumi katrā no šīm kategorijām, tev principā ir studijas skelets, uzbūve. And we need to be flexible with our questions. Un mums ir jābūt tādiem
elastīgiem ar mūsu jautājumiem. Questions are like stepping stones in the river. Jautājumi ir kā tādi akmeņi upē, pa kuriem mēs varam iet. If the distance between one question and the next question is too big, the children won't be able to make the jump. Okay, tātad, ja attālums starp vienu jautājumu un otru ir pārāk liels, bērni nespēs to lēcienu izdarīt. So I recently sat with a Sunday school teacher. He was teaching a lesson, and he taught something from the Old Testament. Es runāju ar kādu svētdienas skolotāju, kurš mācīja nodarbību no vecās derības. And his next question was, what does this teach us about Jesus? Un viņa nākamais jautājums bija, ko tas mums iemāca par Jēzu? He hadn't mentioned Jesus at all. Un viņš vispār nebija pieminējis Jēzu. He had gone straight from the Old Testament, and he hadn't thought through the principle properly. Tātad viņš uzreiz no vecās derības nāca uz jauno derību, bet viņš nebija padomājis par principu. So the distance between the stones was too much. Tātad tas attālums starp šiem akmeņiem, līdzībās izsakoties, bija pārāk liels. You need to put another question in to lay another stone. Do you get that? Tātad jums ir jāieliek vēl viens jautājums, lai tur būtu vēl viens akmens, uz kuru var pakāpties. To use another illustration, it's a bit like, have you seen these sheepdogs that get the sheep to go to a certain place? Okay, tātad vēl viens piemērs, vai es esmu redzējis šos te aitu ganu suņus, kuri tā kā liek aitām no vienas vietas uz citu nonākt. A Bible study is like that. Bībeles studija reāli ir tāda pati. You know where you want to get them. Jūs zinat, kur jūs viņus gribat aizvirzīt, You ask the questions to move them in that direction. un jūs viņiem uzdodat jautājumus, lai aizvestu viņus tajā virzienā. You're trying to create discussion. Jūs cenšaties izraisīt diskusiju. You're not asking 9 questions, getting 9 answers, and that's the end. Nav tā, ka jūs vienkārši uzdodat 9 jautājumus, dabūnat 9 atbildes un viss. You know, Marcus may say something, then I may say, well, what do you, with the next person, do you agree? Jā, teiksim, Markus man var kaut ko pateikt, un es varu uzdot kādai citai personai jautājumu, vai tu tam piekrīti? Someone gives me an answer straight from the Bible. I say, can you put that in your own words? Kāds man atbildēs tieši ar Bībeles citātu, un es saku, paga, bet vai tu vari to pateikt saviem So we vārdiem? get a conversation going using those questions. Un līdz ar to mums sākās saruna caur to, ka mēs lietojam šos jautājumus. For those of you who are using the Mustard Seeds resources, Tie no jums, kas lieto šos te mustard seeds materiālus, I must be honest with you, I don't even use the worksheets in our church. es jums pateikšu godīgi, es vienkārši tās darba lapas nelietoju savā baznīcā. What they've got is they've got questions. Tas, kas man ir jautājumi. There's not even space for the children to write all the answers Turpat nav vienkārši vietas, lai bērni varētu uzrakstīt atbildes. because I want them to be having a conversation. Jo es gribu, lai bērni runā, lai ir diskusijas. So I think if you use the activity sheet as a basis for a Bible study, you'll be okay. Ja jūs lietojat šo te aktivitāšu lapu kā tādu bāzi Bībeles studijai, tas ir super, tas ļoti labi dara. Let's quickly think about visual aids for older children. Padomāsim par uzskatas materiāliem vecākajiem bērniem. I don't normally use the pictures I showed you earlier for older children, Es pat jums neparādīju, kas ir tie attēli, kurus es lietoju vecāko but bērnu I do labā. find it helpful for some children, especially those who are neurodiverse, special needs. Okay. Īpaši tiem bērniem, kuriem ir kaut kādas īpašās vajadzības, viņiem attēli ļoti labi nāk par labu. So that even while we're doing the Bible study, if I'm putting the pictures up for the different scenes, it's helpful for them. Pat tad, kad man ir Bībeles studija, es tā kā dažādām ainām uzlieku attēlus. There's things like family trees. Nu, redz, kur šeit ir ciltskoka attēls. There's the like things that show diagrams of the tabernacle layout. Redz, kur ir teiksim, diagrammas, kas parāda to, kā izskatījās sēšanas telts. There's boring maps like that one over there. Nu, tad ir tādas vienkārši garlaicīgas kartes, kā viena no tām. There's more exciting maps. This is the journey of Jonah. Un tāda re, kur ir Jonas ceļojums, šī daudz interesantāka karte. You can see that it moves. So he moves from Gath Hefer to Joppa. Tāda mēs redzam viņa kustību, kā viņš no vienas vietas nonāk Jopas pilsētā. He gets on a boat. Tad viņš ietiek kuģī, He wants to go to Tarshish. grib iet uz Taršišu, There's a storm. un tad ir vētra, There's a fish. zivs. No, Nē, where's the fish? there's the fish. Oh, yeah. Zivs. He gets vomited on a beach. Zivs izvem uz pludmalē. He goes to Nineveh Viņš dodas uz Ninivi, and he preaches the gospel. un viņš tur sludina evaņģēliju. Okay, you can download those from Bible Maps, Tātad mājaslapā Bible Maps to visu var lejupielādēt. biblemaps.com. And if you don't know how to animate it,
Ja jūs nezināt, kā to vispār parādīt, there'll be a 7-year-old in your church that can show you. Okay? tad septiņgadīgs bērns reāli jums parādīs, kā šito dabūt redzamā veidā citiem. As I've already said to you, activity sheets, I don't even use them. Darba lapas es principā viņas pat vairs nelietoju. I don't have time in my Sunday school for puzzles. Man nav laika svētdienas skolā kaut kādām mīklām. I don't have time for word search. Man nav laika tā kā meklēt vārdus. I don't think finding a complicated word spelt diagonally in a block of letters is helpful. Un tātad, ja mēs lietojam šīs vārdu mīklas, tad es neuzskatu, ka tas ir pārāk noderīgi. I'd rather have a discussion. Manuprāt, labāk ir, ka ir diskusija. Okay? One more thing. Two more Vēl things. viena lieta, vēl divas lietas. Running out of time. Okay. I need an introductory idea. Man ir vajadzīga kāda ievada ideja. I need some kind of hook to get their attention. Vajadzīgs kaut kāds āķis, kas tagad dabū viņu uzmanību. In this passage, it's all about seeing, hearing, doing. Šajā raksturvietā viss ir saistīts ar redzēšanu, dzirdēšanu, darīšanu. So my intro idea might be something like this. Un man ievada ideja var būt kaut kas šāds. I might have 3 things that make a noise. Man var būt 3 lietas, kas rada skaņu. Maybe it's a bicycle bell, Varbūt tas ir riteņa zvaniņš, an inflated balloon, varbūt uzpūsts balons, and a mallet, like a hammer. un varbūt kaut kāds āmurs. I say to the children, when you hear the hammer go bang, 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 Kad jūs dzirdat āmura skaņu, you sit. jūs sēžat. When you hear the bicycle bell go ring, you jump up, turn around, sit down. Nu, kad jūs dzirdat šo velosipēdu zvaniņu, tad jūs izdarat noteiktas darbības un apsēžaties. When you hear the balloon, you know when you go with a hand on a balloon, it squeaks. Ok, un kad jūs ņemat un to balonu berzējat, tur ir tā brīnišķīgā skaņa. When you do that, you stand. Nu, tad jums vienkārši jāpieceļās. It's very easy when you can see what I'm doing. Ir ļoti vienkārši, kad jūs redzat to, ko es daru. So we'll do that for a few rounds. Nu, pāris raundus es šitādas lietas padarīšu. Then I say, okay, what's going to happen now is I'll put up a screen so you can't see which one I'm picking up. Ok, tas, ko es tagad izdarīšu, es vienkārši uzlikšu kaut ko sev priekšā, tā ka jūs neredzat, kuras lietas es paņemu. Which means you need to listen quite carefully. Un tagad jums ļoti uzmanīgi jāklausās. But not so carefully because they're very different. Nu, nevajag varbūt tik uzmanīgi, tāpēc, ka, patiesībā jau tās skaņas ir But dažādas. what they don't know is that I've also got a piece of polystyrene. What polystyrene? It's that white foamy stuff. that Oh, makes a jā, similar jā, sound. puta plastiņš. Man arī puta plastiņš. Jā, It sounds very similar to a balloon. jā, tas izklausās ļoti, ļoti līdzīgs balonam. So I might play with that and people will do what they think a balloon should do. Jā, un tad es varu tā kā viņu visu tur pakasīt, un tas izklausīsies tā kā balons. So you were listening, but you weren't listening carefully. Jā, jūs klausījāties, bet jūs neklausījāties pietiekami uzmanīgi. In today's true story from the Bible, some people were told to listen to Jesus. Un tad es saku, šajā Bībeles stāstā bija par to, ka bija jāklausās Jēzu. Or I might say they were told to listen very carefully. Who should they listen to and why should they listen to him? Vai arī es varu teikt to, ka mācekļiem tika dots uzdevums rūpīgi klausīties un rūpīgi izvērtēt, kurā viņi klausās. After the lesson, I will play a game. Un pēc nodarbības es uzspēlēšu spēli. Let me quickly just do the game for this lesson rather than the game that I was going to illustrate. Ok, tad ļaujiet man parādīt jums spēli šai nodarbībai, nevis tai, ko es gribēju ilustrēt. This game is all about listening to the king. Ok, tad šī spēle saistās ar klausīšanos ķēniņā. So with young children, a good game to play is a game that they already know how to play, but you adapt it to be a Bible game. Super, tad ar jaunākiem bērniem forši ir spēlēt spēli, kuru viņi jau zina, kā spēlēt, bet jūs viņu tā kā adaptējat Bībeles stāstam. Okay. Every nation in the world has got a version of Simon Says. Jā, visām pasaules tautām ir kaut kāda sava versija šai spēlē. Simons Says. You've got Simon Says? Jums ir tāda spēle? Okay. Nē. What? Okay, some people say yes. What is it called? Kā to sauc? Simons saka. Okay, the Simon Says game works like this. If I say Simon Says, you do what Simon says. Ok, tad es saku, ja Simons saka, jūs darat to, ko Simons saka. If I don't say the word Simon Says, then you ignore the command. Tad, ja es nepasaku šos vārdus, Simons saka, jūs ignorējat pavēli. But now, for this game, what are we going to call it? Kā mēs šo spēli nosauksim? It's not going to be Simon Says. Tā nebūs Simons saka. I'm not going to call it Jesus Says, Es because that nesaku, sounds a Jēzus little saka. bit silly, doesn't Nu, es it? teikšu, Jēzus saka, tas būs bišķi muļķīgi. I don't think Jesus is going to say, rub your tummy.
Okay? Jēzus jau nekad nesaka vienkārši pakas vēders. So I might just say the king says. Es teikšu, ķēniņš saka. So we'll play a couple of rounds of the king says. The king says. Un mēs uzspēlēsim pāris raundus ar spēli ķēniņš saka. That's okay. I tell you what, we're going to change now. I'm not going to say the king says. Izmainīsim, es neteikšu ķēniņš saka. I've got this paper crown. Man ir šis papīra kronis. And I'm going to invite another leader to also give commands. Un nāks vēl viens vadītājs, un viņš arī dos pavēles. But you only to listen to the leader who's wearing the crown. Bet jums ir jāklausās tikai tajā vadītājā, kurš nesā to kroni. That's very easy when they can see me. Un tad, lai tas kronis ir redzams un tāds pamanāms. And then I might play another round of the game. Un tad es varu uzspēlēt vēl vienu raundu šajā spēlē. But this time I'll go and hide behind a curtain or something. Un tad es kaut kur aizslēpšos aiz aizskara. And I will only reveal if I was wearing the crown or not after they've committed to the action. Un es viņiem parādīšu, vai es valkāju to kroni tikai tad, kad viņi ir izdarījuši to, kas viņiem bija jāizdara. And then it's going to be very difficult, isn't it? Un tad tas būs ļoti grūti. And that's the point. Bet tur jau ir tā doma. It's very difficult to listen to Jesus if you can't see that he's the king. Ir ļoti grūti klausīties Jēzu, ja tu neredzi to, ka viņš ir ķēniņš. Jesus was transfigured so they could clearly see that he is the king and that they would listen to him. Jēzus tika pārveidots viņu priekšā, lai viņi ļoti skaidri redz to, ka viņš ir ķēniņš, un lai viņi klausītu viņam. Does that make sense? Vai tas ir skaidri? So I can use that game, discuss what was difficult about the game in order to make my application. Es varu lietot šo spēli un runāt par to, kas bija grūti šajā spēlē, lai paskaidrotu to, kas tad ir ar pielietojumu. Maybe a quick game for the older children. Vecākiem bērniem šāda spēle. I take a newspaper. Es varu lietot papīru. I make sure that the content of the newspaper is suitable for children. Es rūpēšos par to, lai šis avīzes saturs būtu atbilstošs bērniem. I cut the paper into paragraphs. Es sadalu šo avīzi dažos paragrāfos. Divide the class into teams of 2 children. Es sadalu šo tātad klasi komandās pa 2 bērni. I give one of each pair a piece of paper and a pen. Es iedodu katram pārim papīra lapiņu un rakstāmo. And I give the other one the paragraph. Un citiem es iedodu paragrāfu. They've all got different paragraphs. Viņiem ir atšķirīgi paragrāfi. I say, when I say go, Un pēc mana signāla sākt, you on this side of the room read your paragraph. jūs, kas esat šajā telpas pusē, lasiet savu paragrāfu. You on this side write down what's being said. Jūs šajā pusē uzrakstiet to, kas ir teikts. Go. Aiziet. And then I compare them. Un tad es salīdzinu. You know, there's many voices in the world, Ziniet, šajā pasaulē ir daudz dažādu balsu, many authorities, daudz dažādas autoritātes. many people telling us what we should do. Daudz cilvēku, kas mums saka, kas mums jādara. This passage is saying we should listen to Jesus. Taču šī raksturvieta saka, ka mums ir jāklausās tajā, ko Sometimes Jēzus it's saka. very hard to work out which is Jesus' voice. Un reizēm ir ļoti grūti saprast, kas tad tieši ir Jēzus balss. There's a route in there to application, isn't there? Un lūk, šis jau ir ceļš iekšā pielietojumā. I'm done. Esmu beidzis. I think I'm done on time. Man liekas, esmu beidzis laikā. I know some people are planning to leave at 5 o'clock. Es zinu, ka daži cilvēki pametīs mūsu pulksteni 5. I know there's some things that the organizers would like to say. Es zinu, ka ir kādas lietas, kuras organizatori vēlas pateikt. If there's some burning questions you want to come and ask, I'll be around here for some time. Ja ir kādi degoši jautājumi, jūs varat nākt un pajautāt, jo es būšu šeit kādu laiku. But I do want to thank you for being here and for being attentive and for being a great audience. So thank you very much. Es pateicos jums par to, ka jūs bijāt šeit, par to, ka jūs bijāt uzmanīgi un And I klausījāties. want to thank my Latvian tongue. Un es vēlos pateikties savai latviešu mēlei. Without him, I am nothing. Jā, bez viņas neesmu nekas. So thank you very much. Oh, thank you, brother. Milzīgs paldies Miroslavam un latvisks sveiciens arī mūsu pasniedzējam. Thank you. Thank you very much. Thank you.